Sveiciens 27. novembrī. Sen nebija neko rakstījis. Fuj, novembrī, ko es atkal te? Oktobrī man kaut kas jau... Feina rudenīga diena. Tagad silts no rīta bija foršs dzestras, tagad jau silts atkal saule jau sāk spīdēt. Neko. Es te atkal noskrēju šodien. Šodien uztaisīju iekļāvos jau. Bija 59, 10 km, 59 minūtes, 59 sekundes. Tieši. Nebija pilna stunda. Es jau izdomāju savu programmu. Redzēs, cik tālu es tā tikšu. Izdomāju, ka jāskrien stunda. Un tagad man jau bija stunda un 2 minūtes. Tad nākošais skrējiens būs stunda un 3 minūtes. Un tā pa minūtei. Katru reizi liku klāt. Redzēs, cik tālu tikšu. Pats grūtākais tās pēdējās minūtes, un tas ir īstenībā pats grūtākais kaut kā. Es tā pieķēru tagad, ceļš, kad sāc savu pulksteņu čekot, kad sākās besis jau. Tā pirmie vispār, tagad elpošana vispār cietari nesit. Nav nekāda, nekas nedur, neko, tik skrien. Tik kustina kājiņas. Un jā, un cik tais ilgi, cik tais skrien kopā man ir tikai 40 bija, nu šitas bija 50 km, ko es kopā esmu noskrējis. Tas skaita cik reizes, nu, ja sākas vispār ar 2 kilometriem, 2, tad 3, tad bija kaut kāds, tad bija piečuks vienreiz, tad es uztaisīju pauzi, jo tad sāka celis sāpēt, tad es mēnesi neskrēju, mēnesi neko nedarīju vispār. Un tad uzreiz pārgāju, uzreiz aizgāju uz augšu, uzreiz ķēros klāt lielajām distancēm. Un es izdomāju, ka stundu jāskrien un miers un nav ko tur rākstīties. No rīta tā kā piecelies, tā neko, ne kafiju dzer, neko, tikai iedzer, apģērbies, iedzer savu padzērienu, iedzeru, enerģijas padzērieniņu un aiziet. Sākumā pastaigas solīja ej, un tad kā apnīgi iet, tad sāc skriet. Nu, nevis tā kā apnīgi iet, bet kaut kāda gabals pāri, tā ka viss iesildās, kā iesildās, tā kā iekustās nedaudz ķermenis. Un tā jau jūti, ka tā kā varētu sākt, un tad arī skrienu. Tālūk. Jā. Tas vēl vairāk nekas. Pārējais viss. Pārējais viss ir. Viss ir tā, ka vienmēr. Davai, turās.